trase ļoti slidena pilsēšu mūris, bet šajā vietā piecas trases nošodien. Turpināt sacīksti. Brauc malā! Sīkais nāk jau nāvē. Lūk, redzam, līderis jau kārtē apli veicis, jā, priekšā tiek kritiens, bet sēksmitīgi ārtiši. Tāpat nemēģīgi otrajā vietā. Manā vienīgojas Artis Rasmunis. Divi paši bet pamučojas savā starpā. Artis Grāma. Raivis Zālītis. Trešā vietā. Joptoj! Artis Rasmunis numur 71 un izstāsta, kāda tehniska ķībeli ir piemeklējusi visa brauciena līderi Andriša Tenenberga. Viņš ir atliktis uz 3. pozīciju. Kopējais piekļaujas 2. pozīciju. Izskatās, kāda tehniska ķībeli ir brauciena. Pārējais iesakums ir nemēģinājums. Žāri aizbrauc ar beigām, diemžēl izstās visi braucēji ir devušies pēdējā aplī. Līderam ar nepacietību gaidam finišu, kā mums izvērtīsies. Jā, lūk, redzam, Tīdzim Gorbenkovs papēžiem fin Artis Rasmanis. Un šķiet, ka Artis Rasmanis, kas par finišu, tas būs tiešām interesanti. Abi braucēji līkumā ar placa pie placa, un Artis Rasmanis kļūtas, un Tīdzis Gorbenko atgūst līdera pozīciju, un savu lielam švaram jāizstāst, ka Tīdzis Gorbenko ļoti uzskatās Artis Rasmanis. Lai šie sportisti pārstāv MX1 un MX2 klases, bet tomēr mačojās savā starpā visu procentu pēdējā aplī gandrīz Artim Rasmanim, numur 70. Gandrīz izdevās apsteigt Tīdzi Gorbenkovu, bet tomēr neliela kļūda un no Arta puses un Tīdzis notur pārsvaru. Trešajā vietā jāredzam, ka ir pazudis mums Memphis, bet jau trešais, kā finišais 717. numurs, kopējais vietā Arvis Grāmatais, 4. numurs 17. Zāles pieslēgt noslēgt numurs 7. Vai kritiens pašā finišā, 7. finišēja, pakrīt
citi, bet, nu, galvenais tika līdz finišam veiksmīgi. Kur mums ir pazudis numuru 11, neredz, varbūt kā finišai, varbūt kā nepatīk, ķibēsim motociklu. Šeit sports saguris laikam, spēku izsīkums arī, kad ir tehniska ķibele. Tepat finišā ir pakritis, bet, nu, vēlam veiksmi nākošajā braucienā, galvenais, ka ir sasniegts finišs. Jā, izstāst, ka ir satraumējies sportists. Diemžēl, jau pēc finiša piedzīvots kritiens un neliela trauma. Lūk, redzam arī numur 11 Andris Štedenbergs, kurš pat līdz pēdējiem aplim bija pārliecinošs sprīdis. Bet izskatās, kāda tehniska ķibele neļāva sasniegt finišu. Izstāst, ka ar stumšanu tiks šķērsota finiša līnija. Vismaz kādus punktus šajā posmā. Vismaz iestumties stumšanu, jā. Pirmajā posmā visi punkti ir svarīgi tālāk turpinot cīņu sezonas gaitā. Diemžēl šoreiz izstāst, ka tehnika pieviļ līderi, kurš bija līderis visu braucienu laiku MX1 klasē, bet, nu, nekas uz otro braucienu noteikti. Tev līdz šitādam tālu kārtībā un cīņu varēs turpināt. Šis bija brauciens mocīšiem bez radzēm. Tālāk dienas kārtībā mūs gaida kvadrociklu klase. Kvadrociklums arī iedalās. Kā jūs varat komentēt šo visu? ATV klase. Kreņķis, ne?